Čau, Austrē. Nu ko, sveiciens tev 24 gados. Jā! Nu, un tu jau, man liekas, esi diezgan pieredzējis velobraucējs. Tāpēc tev kā izaicinājumu vēlos izaicināt, ka tu 24 gadu vecumā apņemies aizbraukt garākā velotripā, kur tu dienā nobrauc vismaz 70 km. Un vairākas dienas tā skaitā. Tā kā, jā, es ceru, ka šo izaicinājumu tu pieņem un izpildīsi. Un, kas zina, varbūt es pievienošos pāris dienās braucienā kopā ar tevi. Cheers! Stay healthy, stay awesome. Daudz laimes. Peace! Sveiks, Austra! Man tev ir izaicinājums. Viņš ir ļoti mierpilns un relaksējošs, bet prasa kārtīgu komandas darbu. Attiecīgi, šodien mēs pievērsīsimies masāžai un mēs vēlēsimies izmasēt tavu ķermeni. Un nevis vienā vai divās vietās, bet 6 vietās ar 6 cilvēkiem reizē sinhroni. Santa parādīs tātad. Katrai ķermeņa daļai jābūt savam cilvēkam, kas pievēršas attiecīgi roka, ir 4. punkts, galva 6. 6. Roka 5. Tas ir, jau cilvēki. Mugura 1 un kājas 1, 2, 3. Tātad 6 cilvēki nepieciešami, lai tu būtu uzvarētājs. Austrija! Klausies, lieta pavisam nopietna. Tu paliec vecs, un tā tas ir. Bet līdz ar to es gribu tev pirmkārt novēlēt, lai tu ar katru dienu kļūtu aizvien dzīvāks un baudītu dzīvi pēc pilnas programmas. Varbūt tu zini, ka pēdējā laikā esmu īpaši pievērsis uzmanību tādai filozofijai kā here and now, jeb dzīvot šajā momentā. Un tas ir arī mans izaicinājums tev. Un šis izaicinājums man pašam liekas pats sarežģīts. Es to vēl neesmu izdarījis. Un tas ir pavadīt 48 stundas bez elektroniskajām iekārtām. Kas būtu, ja tu vēlies kaut kur doties, kādā piedzīvojumā, tad izmantot karti uz papīra, nevis skatīties telefonā. Ja tu vēlies ar kādu satikties, izdomā veidu, kā šo cilvēku atrast. Laimīgi tev! Sveiciens svētkos, Austrēn! Mans izaicinājums tev ir piedalīties Stockpot Heroes Challenge, kurš notiks 27. aprīlī, Ģersrodas ielas kafejnīcā, protams. Bet mans izaicinājums tev būs nedaudz citādāks, jo nolikumā ir teiks, ka 20 minūšu laikā ir jāpēd viss, bet es zinu, cik tas ir sarežģīti, tāpēc es gribu, lai tu izbaudi visu šo te čili apjomu savā organismā pilnā apmērā, tāpēc es tev uzlieku uzdevumu, 2 stundu laikā apēst visu apēdumu, ko tajā challenge'ā būs jāpēd. Kāpēc visu šo te tev uzlieku, ir tas, ka es vēlu tev sajust jaunas izjūtas, kuras es tev absolūti iegūsi, gan ēdot, gan arī pēc tam vientulībā pasēžot ofisā. Tad tiešām sapratīs, ko nozīmē printēt dokumentus pēc chili challenge. Kā saka, īsti pipars kož 2 vai ne? Tā kā jā, tas ir mans izaicinājums tev. Un jā, tiekamies 27. aprīlī. Peace! Daudz laimes dzimšanas dienā, Austra. 24 izaicinājumi. Viens no izaicinājumiem noiet vismaz 10 metrus uz slaiklēju. Tas var būt sporta lains vai sadocēja lente. Galvenais 10 metri. Gaidīšu video. Sveiks, Austra! Sveic tev 24. dzimšanas dienā. Un mans izaicinājums tev būtu 24 stundu laikā izkāpt 24 unikāls bouldering trases. Izturīgs pirkstus, spēcīgi krampi, un tā jau gaidām video. Jo, Austrālijā. Apsveic tev ar vēl vienu riņķi ap sauli. Lai tev laime, prieks un viss pārējais vajadzīgais veselība un alus un sievietes. Un es tev vēlos izaicināt mēnesi nelietot sociālos tīklus, jo man liekas, ka tas jebkuram
būtu jāpamēģina mūsdienās. Man arī bieži vien nesanāk to arī pamēģināt un pastāstīt man, kā sanāk. Jo narkomāni, līgtieņi, nepalaid autobusu apsēst. Ne visi, bet daļa no cienījamās paudzes diemžēl tā domā par jauniešiem. Kāpēc tev ir jālabo šī situācija? Kāpēc tu tiec izaicināts? Atrast Rīgā nepazīstamu tantiņu. Sniegt viņai savu roku un roku rokā palīdzēt viņai šķērsot ielu. Uzlabot tantiņas dienu un pierādi, ka tu spēj mainīt uzskatus par jauniešiem. Čau, Austri. Es varētu tev vēlēt vienkārši laimi dzimšanas dienā, bet es labāk palīdzētu tev viņu uztaisīt. Zinot, ka izaicinājumi un jaunas lietas dod laimi. Viena no tām lietām. Un es tevi izaicinu iemācīties standing backtuck, kas ir backflips no zemes, piezemēts uz zemes, uz pēdām. Jo es tam izgāju cauri, sapņoju par to daudzus gadus savā dzīvē. Un, kad tas notika, tas man ir devis tik daudz prieku, un katru reizi, kad es to izdaru, es atdzīvojos, esmu piepildīts enerģiju momentā. Tas ir kā bezmaksas prieka avots. Un es gribu redzēt šo prieku un prieku par accomplishment tevī. Tāpēc, ja tu pieņem man izaicinājumu, es iedrošinu tev filmēt katru vienu mēģinājumu, uztaisīt backflipu, jo viens no tiem tev izdosies. Austri, tas tu? Austri, izcep man torti. Vari? Lūdzu. Sveiciens jubilejā. Hejo, mans izaicinājums tev, Austri, ir uzrakstīt 700 vārdu stāstu, kas notiek tevis izdomātā pasaulē un jāraksta ar roku. Čau, Austri. Tā kā es gribu savai industrijai piesaistīt tikai pašus labākos, es tevi nākamā gada laikā izaicinu vai nu radīt pašam savu audiālu mākslas darbu, vai arī atrast veidus, kā tādā piedalīties. Daudz laimes. Hey, yo, Austri, my man, my boy, Sup? Čau, daudz laimes dzimšanas dienā. Getting older, tu jau zini to, paliec vecāks, paliec gudrāks, paliec izaicinošāks. Groč, mans izaicinājums tev, Austri. Jā, tieši tev. Es vēlētos redzēt, tu esi bijis uz maniem koncertiem un stuff, bet, zini kā, es vēlētos pagriezt tos galdus otrādāk, un es vēlētos beidzot aiziet uz Austru Cīrulnieku koncertu. Es vēlos aiziet uz Austru Cīrulnieku koncertu. Un tev šī gada laikā ir jāuztaisa kāds mazs koncertiņš, vismaz 15 minūtes, 15-20, ja gribi, var droši vairāk, bet 15-20 minūtes tavs paša solo koncerts. Tas var arī būt stand-ups, tā var būt kaut kāda muzicēšana, bet āķis ir tāds, es gribu, lai tu izpildi viņu solo bez kādiem viesmāksliniekiem, tikai tīrākais Austris. Un zinot tevi, es domāju, ka tu izdarīsi ļoti labu darbu. Tā kā shoutouts, gaidīšu Facebook eventu kādā foršā vietā, ja tev vajag palīdzību ar lokāciju hala. Un davai, gaidam koncīti. Čau! Hei, Austri! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes! Mums ir izaicinājums tev uzkāpt 6A+ on-saitā uz īstām klintīm vismaz 25 metrus augstu. Aiziet! Sveiciens dzimšanas dienā! Visiem zināms, ka kārtīgam vīrietim jānogalina čūska, jārada dēls un jāuzceļ māja. Tad no nākamā gadā es izaicinu tevi uzbūvēt māju vai vismaz kārtīgu daļu no tās. Čau, Austri! Pirmkārt, sveiciens dzimšanas dienā. Otrkārt,
esmu pats jau to izdarījis 2 reizes, un es dzirdēju, ka tu to neesi izdarījis nevienu reizi. Tāpēc mans izaicinājums tev šogad ir noskriet maratonu. Vienalga kādā laikā, bet galvenais izdari to un esi laimīgs savā dzīvē. Hei, Austri! Daudz laimes dzimšanas dienā! Un mēs apņemamies vairāk kāpt kalnos, jo tā kā kalni ir tik forši, tas ir grūti, bet tas ir vērts. Varbūt ar tevi, vai ne? Cool, see you! Jā, Večuk, piedāvāju tev ar mani doties laivu braucienā pa Latvijas garāko upi no sākuma līdz beigām. Izaicinājums ir pieveikt šo upi nedēļas laikā. Vai tas tev būs pa spēkam? Ejo, Večuk, manuprāt, izaicinājumiem ir jāsniedz ne tikai mirkļa prieks, bet arī kaut kas paliekošs. Tāpēc tavā 25. gadā es izaicinu tev aiziet uz kādu hackathonu un iespējams mājās aizdīs balvu tāpat kā pagājušajā gadā. Čau, Austri! Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveiciens tev šajā brīnišķīgajā dienā! 24 gadi, 24 izaicinājumi. Viens no tiem būs arī no manis. Varbūt tu jau zini, ko es teikšu. Tev būs jābrauc līdzi man, līdz Spānijai vai Portugālijai. To mēs vēl izdomāsim, bet tajā brīdī, kad viņš būs gatavs un es būšu gatavs doties uz Āfriku, būs atrasti labākie datumi, tu man brauks līdzi. Tu man brauks līdzi, vismaz 2 nedēļas pavadīsim kopā, ceļosim ar alternatīvu piesitienu un dosimies vienkārši piedzīvojumā. Par visu, kas un kā un detaļām un sīkumiem izrunāsim nedaudz vēlāk, bet domu tu saprati? Tiekamies braucienā uz Spāniju un tas būs jāizdara tuvākā gada laikā. Fantastiski tev šodien, tiekamies drīzumā. Čau, Austri! Čau, Austri! Tā kā tavi ceļi šogad ved uz Somiju, es izaicinu tevi, paņem līdzi draugus, brauc aiz polārā loka Somijā un dodies kāpt klintīs Ziemeļblāzmas laikā. Daudz laimes dzimšanas dienā! Austri! Daudz laimes dzimšanas dienā! Tā kā tev ir dzimšanas diena un ir gaidāms ļoti izaicinājumiem bagāts gads, mēs tevi izaicinām. Mēs tevi abi izaicinām iemācīties jaunu deju. Lai tev izdodas! Čau, Austri! Čau, Austri! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Mums tev ir izaicinājums. Visi tev liks darīt kaut ko nenormāli aktīvu, tur noteikti kāpt klintīs, skriet, lekt kaut kur, kaut ko darīt. Bet nē, vecīt, šitas tev būs riktīgs izaicinājums. Tev ir jāuzzīmē savs pašportrets. Ar eļļas krāsām, uz audekla. Jā, jau pa starpai visiem aktīvajiem notikumiem cilvēka dzīvē vajag arī mazliet pameditēt, ieskatīties dziļi pašam savās acīs, nobriest nākošiem izaicinājumiem. Kur tu pats sev uzdosi? Jā. Davai. Nu, čau, Auča! Ko tā grib? Grib 24. gadā, padzīvot, bišķi izaicinājumā, davai sarunās. Karoč, kaķis. Karoč, man vajadzēja tevi izaicināt uz vienu lietu, bet tā kā esi no Limbažiem, mēs visi tribultojam, un man tev ir 3 izaicinājumi. Arī uzaicinājumi. Karoč, nav svarīgi, reku 3 lietas, jā. Ir arī 4, bet to es beigās nosvītroju nost, jo es domāju, netak šito, nē. Karoč, 3 izaicinājumi var darīt, visi 3 var izvēlēties vienu no viņiem. Čistā nezinu, kurš ir labāks. Davai pirmais, jā. Tev ir 3 cilvēkiem, vienalga, kuriem cilvēkiem jāpiedāvā savu palīdzību. Kā tu viņiem var palīdzēt kaut kur, vai tas ir profesionāli, vai tas ir nopirkt paikonu bišķi, vai, nezinu, tur aizvest sunu, pastaigāties. Nezinu, vienkārši kaut kādiem 3 cilvēkiem, vai tu uzrakst, vai satiec viņus uz ielas, uzjautā, kā lai es jums palīdzu, vai kā lai es tev palīdzu šodien, vai vispār kaut kur
Pigviņš zin, kur tu šitā var nonākt. Karoči, tas ir viens. Es jau sen pār tēm minūtēm nekas jau ausmu, davai tu sagriez, kā vajag šito. Tā, karoči, nākamais. Karoči, tu zini, es no Limbažiem ir, vai ne, pienpuīgi, bet vai nediers man tikai par šito. Karoči, tas, ko tev vajag izdarīt, tev vajag aizbraukt uz Limbažiem, tas nav izaicinājums, ceļš normāls, bet tas, kas ir svarīgi, tev ir jāizbrauc uz Limbažiem, un no Limbažiem 3 cilvēkiem jāizsūt ir pastkarstīts, kā to saka? Pastkartīts, tā to saka. Karoči, tev jāizsūt 3 pastkartītes no Limbažiem 3 cilvēkiem pēc savas izvēles. Pastkartītēm ir jābūt ar, kas ir Limbažu lieta. Kamēr tu esi Limbažos, aizēj paēd uz Balto māju, ja tevi nav, tad aizēj paēst uz Kļavu. Baltā māja saucās kafejnīca viesis, vienkārši Limbažnieki nezinu, ka viņi tā sauc. Kāpēc es nezinu, bet karoči, jā, viņi saucās kafejnīca viesis, aiziet tur paēst, paņem kraukšķīgo vistas karbonādu. Ja tu neēd visu, tad es nemaz nezinu, ko tur ēst. Ja tu nav pie stūrs, paņem brangulu. Branguls ir tikai Baltajā mājā, Kļavā branguls nav, bet karoči, tās ir 2 vietas, kur aiziet paēst. Aizies Trūklaka apskati, basēna apskati, karoči, tad var braukt mājā, viss ir apskatīts. Lielajā topā aizbrauc uz lielo topu, karoči, pie lieta tālāk. Vos standarta izaicinājums aizbrauc līdz Ulubelē izsteidzināts suņš. Es nezinu, vai tev ir alerģija, vai tev nav alerģija, bet, karoči, tāds variks ir aizbrauc. Ja tev nav tā kartīte, karoči, tad tu man uzpras, kā tur ir tā viss tā padarīšana, kas tur kā ir jādara, jo tur moški ir jāiziet kaut kādas apmācības. Pigviņi zin, kas. Bet tu, karoči, man uzrakst, es tev varu izstāstīt. Bet ja tu viss zini un tu darīsi, tad nekas aizbrauc, izdara vēlreiz, ko tu čīks. Tas arī no manis viss. Tu vari paņemt vienu vai paņemt visas 3, kā tu vēlies. Es nezinu, nesaspringst pārāk, bet, karoči, normāli tev 24. gada ar normāliem izaicinājumiem. Nē, lai tev tas gads zin kāds, lai tev viņš ir ar tādiem izaicinājumiem, kas tev kaut ko dod. Piemēram, tā kā manējais izaicinājums, aizbraukt uz Limbažiem. Tu zini, kur tas ir vērtīgi, tu vispār Limbažos ir bijis, ko nav, kā mēs vispār var čom būt, ja tu nav bijis. Karoči, aizbrauc, pamurgot tur bišķi, tu jau zini. Davai, tā pa picāram pasit diskā, lai normāls 2,4, 2,4 tas ir tā kā 6 vai tā kā 9, kā tu gribi, davai pa picāram. Peace!